Un tā parādē iziet 16 komandu, kuras nolēmuši sacensties tradicionālajās Kuldīgas novada ziemas sporta spēlēs. Kā katru gadu tajās piedalās arī dalībnieki no tuvākajiem novadiem – Alsungas un Skrundas. Kad karogs uzvījies mastā, tad katrs dodas uz savu starta vietu. Lai spēles noritētu raiti, tās notika ne tikai vieglatlētikas manēžā, bet arī citās Kuldīgas sporta bāzēs. Ziemas spēles mums, es domāju, sporta organizatori arī ir teikuši, ka ir tādā ziņā viss apmierina un ir labs pēc programmas. Vienīgais, kas mums trūks, protams, ir sniegs un augstums, jo tad mēs varētu arī hokeju uzspēlēt un paslēpot. Bet nākošais gadu mēs ieliksim mazliet ātrāku datumu, februāra sākumā šīs ziemas spēles. Tad cerēsim, ka tomēr ziema vēl Latvijā būs. Jā, mēs redzam dažādos sporta veidos, dažādas pārstāvus. Vieglatlētikā startējums arī vecākie sporta skolas audzēkņi, kas tā pārstāv tieši savu pagastu, kur viņi dzīvo ikdienā. Bet dažos citos sporta veidos mēs redzam dalībnieks, kas pievēršusies sportam kā savam hobijam, vai svarstieņas piedēji, kas trenējās brīvajā laikā un šodien aktīvi piedalās diezgan kuplā skaitā. Un gan dažādi. Un arī redzam, ka ir jau mazliet vecāka paudze, kas atbrauks arī nostartēt, atpūsties, jauki pavadīt laiku manēžā mūsu brīnišķīgajā, jo tā iespēja jau varbūt visiem arī nav tik bieži tomēr atbraukt un pamēģināt, kā ir startēt manēžā, kur startē arī profesionāli sportisti. Pēc minūtes iedošu karti, tad tu skriezi laukā, te startā atzīmēsies un skrien pa distanci. Un finiš ir pie otras tā. Tā, Ingūs, tev vienalga, to es pēc tam. Lai arī kāda nebūtu sporta spēļu dalībnieku sagatavotība, katrs savam startam bija gatavojies nopietni. Dalībnieki savus spēkus varēja pārbaudīt, orientējoties dartā, novusā, šahā, tenisā, damretē, svarstīņu spiešanā, guļus zolītē, šaušanā, armreslingā, jautrajās stafetēs un vieglatlētikā. Šajā Kuldīgas manēžā nodarbojos ar vieglatlētiku 2,5 gadu. Katru dienu treniņi, vismaz 2 stundas. Man patīk, kas ar sports viss saistīts. Sports sastāv visu no manas dzīves. Pagastam vismaz ir gods par tādiem. Viņiem ir prieks, ka tāda līmeņa sportisti ir, kur ir augstvērtīgi kaut ko Latvijā vai pasaulē sasnieguši. Prieks viņiem pašiem. Māna vecuma sacensības Latvijas čempionāts, un tur es ieguvu 1. vietu 60 metru barjerskrējienā, 1. vietu augstlikšanā un 2. vietu tālākšanā. Lielākais varētu būt kāds 3. vieta Baltijā, 110 metru barjerskrējienā. Piedalās visās, kurās vēl var piedalīties, kas ir, kur pieteikšos, tur piedalīšos. Nav tāda, ka atnāca pēc medaļām, vienkārši piedalīšanās pēc. Interesanti piedalīties ikvienam ir tas, kad sacensības, kā varbūt 3-4 no sporta skolas piedalās, kas uz tām pirmām 3 vietām, bet pārējie visi tādā līdzsvarā. Ja ir sportisks, vienalga futbolists, basketbolists, visi var piedalīties. Neviens vien dalībnieks atzina, ka šais spēlēs piedalās ik gadu, jo tā ir atslodze no ikdienas. Turklāt tā ir iespēja izjust komandas garu un būt kopā ar sava pagasta cilvēkiem. Tālēkšana, skriešana, lodsgrūšana, viss, ko var. Vai ikdienā arī sportoja? Pa mēžu tikai, ar zāģi rokās. Kaut kādu izklaidu un kaut kādu sportu jau vajag padarboties. Kaut kāda pārmaiņa arī ir bišķiņa. Tā ir stafetes 100x4, tas ir 200 metri, tā ir lode un jautrā stafete. Man patīk, jo katru gadu savādāk. Forša atmosfēra, var izpustēties, ļoti labi man patīk. Šoreiz nebija oficiāla komandu kopvērtējuma. Visgaidītākās parasti ir jautrās stafetes. Arī šoreiz te tā pa īstam varēja redzēt komandas saliedētību, cīņas spāru un līdzjutšanas spēku. Jautrajās stafetēs vislabāk veicās Paduras komandai, tad Ēdolei un Alsungai. Ar sporta spēļu rezultātiem var iepazīties Kuldīgas novada sporta skolas mājaslapā kuldīgasports.lv. Ieva Benefelda, Lāns Perševics, Elvijas Strēfelds, Skrundas televīzija.